tas, ka es varu to tā kā prieku izbaudīt. Tas ļoti jautri. Un tajā pašā laikā es varu iegūt jaunus draugus, braucot uz citām valstīm, pastīties citas valsts un visu kaut ko tādu. Es domāju, ka ar basketbolu, jo es tagad arī ar to nodarbojos paralēli kartingam, man ļoti patīk tas sporta veids. Ir mazliet jā, jo kartingā nedrīkst pārsniegt svaru kā kopā ar kartingu. Tāpēc mazliet ir jāpiedomā, pie ko to ēdu. Es cenšos nomierināties un koncentrēties tikai uz to, nedomāju ne par ko citu. Protams, nedomāt par neko citu ir grūti, jo tu atceries, kas tev ir ārpus sacensībām arī, bet es cenšos koncentrēties tikai uz to. Un, protams, kad es palīdzu, cik vien es varu, kaut kāds riepas pieskrūvēju, dodu padomus mehāniķiem, braucot, ko es ievēroju. Es labprāt nākotnē arī būtu mehāniķis. Es domāju, tas ir ļoti foršs darbs. Var braukt visu pasauli, būt kopā ar foršiem cilvēkiem un tā. Pirms mēs iekāpjam mašīnās, mēs esam vēl ļoti draudzīgi, bet trasē viss mainās pilnīgi otrādi. Pēc sacensībām atkal, ja nekādu sliktu starpgadījumu nav notikuši, trasē arī viss kārtībā. Brīvajā laikā es spēlēju datorspēles, tā kā katrs pusaudzis dara. Un, protams, arī sportoju, bet, tā kā es teicu, iepriekš basketbolu, dažreiz paskrienu pa jūru un tā. Lielākais atbalsts, protams, ir ģimene, kur vienmēr man atbalsta, lai arī es esmu prom. Es jūtu, kā viņi skatās, kā es braucu pa televizoru un tā. Un, protams, arī sponsori man atbalsta. Tas arī ļoti palīdz, piemēram, Automobīļu federācija un citi sponsori. Par to es viņiem ļoti pasakos. Protams, prioritāte vienmēr ir skola, bet autosportā skaidrs, ka šogad mums ir tas lielākais mērķis piedalīties Cikfija akadēmija trofejā un mēģināt sasniegt to lielāko mērķi un dabūt to biļeti uz pasaules čempionātu Bahreinā novembrī. Tad jau tālāk redzēs, vai mums varbūt šie sacensības notiek kopā ar lielajām klasēm, kur ir lielās komandas, varbūt mēs varam kādu vietu arī kādā kartinga komandā nākotnē iegūt, un puisis varbūt var sākt arī kādu profesionālās gaitas turpināt kartingā un arī, protams, skatīties mašīnu virzienā. Es vēlētos, protams, ar salonu mašīnām kādām braukt. Tas ir mans lielākais sapnis. Viss lielākais sapnis ir aizbraukt uz Austrāliju vai 8 superkārtas braukt, bet Austrālija diezgan tālu. Formula arī, protams, forša, bet tas ir tāds super grūts, lai to izdarītu. Bet, protams, ja es to varētu panākt, tas būtu ļoti forši. Patiesas prieks ir par to puisi, ko viņš ir pēdējos gados izdarījis. Jā. Ar autosportu viņš nodarbojās jau 10 gadus. Atceros, kad viņš sāka. Pēc starp braucieniem spēlējās ar mašīnītēm Smiltīs. Šogad jau viņš brauc ar junioriem, lielajiem puišiem kopā. Un tagad Beļģijā bija patiesas prieks skatīties, ka viņš var cīnīties starp 50 top 10 braucēju. Bija tiešām patīkami to redzēt. Manuprāt, diezgan lielas, jo es jūtos diezgan pārliecināts par sevi šogad. Esmu jau braucis šajā klasē, šis jau būs 3. gads, tāpēc es domāju, es būšu ļoti stiprs. Lai viņi varētu turēt man līdzi.